Pirmais būtu, cik svarīgi jums ir atmest smēķēšanu? Ir visi šie benefiti, veselības funkciju uzlabošanās. Patiesībā bažas par personīgo veselību tomēr ir tas spēcīgākais motivators. Pirmā klasisko cigarešu pamēģināšanas reize pietiekami lielā mērā nepatīkama. Palīdzējuši šo ceļu atšifrēt, un es esmu gatavs pa viņu iet. Kāpēc cilvēki tā teikt netiek galā? Viens ir šī bioloģiskā pierašana pie šīm substancēm. Šī atmešana būtu arī kā tāds veids, kā pierādīt savu mīlestību pret tuviem cilvēkiem, pret savu ģimeni. Labdien, cienījamie klausītāji! Tiekamies otro reizi. Mans vārds ir Māris Bukovskis, Latvijas Universitātes medicīnas un dzīvības zinātņu fakultātes asociētais profesors. Un mans kolēģis. Labdien! Gins Polis, psihiatrs, strādāja privātajā sektorā. tā labi piezīme. Tad šodienas podkāsta tēma ir motivācijas radīšana smēķēšanas atmešanai. Un es varbūt, ņemot vērā to, ka ieraksts notiek tieši pirms lieldienām, gribētu sākt mazliet tā oriģināli no Jāņa evaņģēlija ar frāzi, ka iesākumā bija vārds, un vārds bija no Dieva, un Dievs bija vārds. Tad, kā tas asociējās ar šo mūsu šodienas tēmu, ka būtībā šis smēķēšanas atmešanas process, tad viņam ir jābūt motivācijai. Un būtībā mēs balstamies varbūt uz tādiem diviem jautājumiem, tad, kad cilvēks atnāk ar šo problēmu. Pirmais būtu, cik svarīgi jums ir atmest smēķēšanu. Un otrais, tad ja jūs esat izlēmis, tad cik pārliecināts jūs esat, ka tas izdosies. Un šeit mums sanāk dažādi varianti, vai ne? Tad būs cilvēks, kurš skaidri pasaka, ka viņš to grib izdarīt un ir pārliecināts, ka to var. Vai arī, piemēram, grib, bet ir zināmas šaubas. Un, protams, mums būs tādi arī, kuri uzskata, ka tas varbūt šajā brīdī nav nepieciešams. Piemēram, pie ģimenes ārsta kāds ir atnācis par šo jautājumu vai par citu veselības jautājumu runāt. Tad viņš nav gatavs un arī varbūt nav pārliecināts. Un tieši šī palīdzība, šī motivācijas radīšana mums dod iespēju ļoti būtiski palielināt šo veiksmes varbūtību. Un šeit atkal varbūt atgriezīsimies pie tādiem klasiskiem filozofiem. Mēs esam dzirdējuši to ķīniešu filozofu Lao Tzu, kuram ir šis slavenais teiciens, kad skolēns būs gatavs, parādās skolotājs, un kad skolēns būs patiešām gatavs, tad skolotājs vienkārši nav nepieciešams. Tad skolotājs aiziet prom. Un šeit ir tā procesa būtība, varbūt sīkāk pateikt par šo. Tātad vārds, doma, kādā veidā lēnām pamazām mums veidojās jauna sistēma, jauna koncepcija, vienalga, kā mēs to saucam. Sarežģītais vārds kognitīvās funkcijas, kas te figurē, vai ne, kā mēs saliekam domas, kādā secībā, kā mēs viņus apvienojam, sintezējam un kāda beigās tā jaunā sistēma veidojās. Un atkal, ja tā saka no pašiem, tā teikt, cilvēka būtības pirmsākumiem, kas te mums ir? Mums ir jāizvairās no sāpēm un jātiecās uz baudu, vai ne, lai mēs tā kā izdzīvotu. Un kaut kādā veidā pātagas un kliņģera metodika viss kaut kur ir iekšā, vai ne? Ja mēs kļūdamies, mēs saņemam kaut kādu sodu, ja mēs kaut ko veiksmīgi realizējam, būvējot kaut kādu jauno koncepciju, tad mēs gūstam šo prieku, apmierinājumu. Un kognitīvajos procesos tātad šī pātagas un kliņģera metodika tieši tā, smēķēšanas atmešanā, tas kliņģers ir visi šie benefiti, veselības funkciju uzlabošanās, materiālie ietaupījumi, reintegrēšanās kaut kādā veidā, teiksim, kompānijās, kurās šie smēķētāji nav, socializēšanās.
kur tur ir pātedziņa, kādā veidā to pātedziņa. Nu, pats tu saskaries klīniskajā darbā, ka tā pātedziņa atnāk ļoti novēloti, kaut kādas krīzes veidā, kad jau ir kaut kāda problēma. Līdz ar to kaut kur to pātedziņu jau agrākos etapos manā izpratnē tomēr vajadzētu ieviest. Kas ir tā pātedziņa? Nesen saskāros klasifikatorā ar kodu mūsu spēkā esošajā 10. SSK10 klasifikācijā atteikums no vakcinācijas. Tātad kāds ārsts ir piedāvājis cilvēkam, kurš acīm redzot ir riska grupā vakcinēties, un tas ir pateicis, nē, es negribu. Nu, es nepapētīju dziļāk, vai tur ir kods atteikums no smēķēšanas atmešanas, kad ģimenes ārsts ir informējis pacientu, viņš ir pateicis, nu, jā, es sapratu, bet es neesmu gatavs, jā, kā tu saki, man nav šīs ticības, ka es varēšu atmest, vai ir kaut kādi citi kontraargumenti, kāpēc man vēl pagaidām nevajadzētu atmest. Un tad tas tiek fiksēts medicīniskajā dokumentācijā, nu, kaut kas līdzīgs kā informētā piekrišana. Vai ne, kaut kur, vai ne, figurē, vai ne, ka cilvēkam, lūdzu, te ir šie te dati un šeit ir šie riski, parakstaties, ka jūs esat to sapratis, vai ne. Nu, tā ir tāda pirmā, manā skatījumā, tāda maigā pātedziņa, kura varbūt trūkst, vai ne. Maigā vara. Medicīniskajā dokumentācijā to kodu, vai ne, ka cilvēkam ir šī te smēķēšanas atkarība, burtiski ļoti reti nākās to kodu ieraudzīt, vai ne. Kaut kā ķermeniskie dakteri viņu izvairās uzlikt, jā, nu, ļoti reti. Tā kā, jā. Mums būtībā sanāk divas situācijas. Tad viena, kad ir šis cilvēks gatavs, jā, un otra, jā, kad nē. Nu, tad pirmā gadījumā mēs varbūt vairāk runājam par šo motivācijas radīšanu un iesākam procesu, jā, ko piedāvā Premium Quit programma. Ko darīt otrajā gadījumā. Un šeit tad mums ir noteikti jāsāk strādāt ar riska mazināšanu. Tad, ko nozīmē riska mazināšana? Nu, tad ir dažādi varianti. Ja viens no tiem ir, piemēram, cigarešu skaita samazināšana, nu, kas arī būtībā ir varbūt tas sliktākais variants. Nu, un otrs, tad mums ir dažādi veidi, kā to nikotīnu uzņemt citādāk. Ja, mēs varam mēģināt lietot šos te nikotīnu saturošos produktus, ja, bezdūmu produktus, piemēram, ieteikt pāriet, ja šajā brīdī cilvēks nav gatavs atmest uz elektroniskām cigaretēm vai tabakas karsēšanas ierīci vai, piemēram, nikotīna spilventiņiem. Bet par šo tēmu mēs runāsim varbūt atsevišķā podkastā, jo patiesībā tā ir tāda ļoti, interesanta no vienas puses un arī tāda izaicinoša tēma, jo sabiedrībā tas viedoklis var ļoti atšķirties. Ja klasiskās cigaretes un pirmā klasisko cigarešu pamēģināšanas reize praktiski vienmēr ir pietiekami lielā mērā nepatīkama. Sākot ar to, ka tā cigarete, tu pats stāstīji savu pieredzi ar savu pirmo un vienīgo iepīpēšanu. Un beidzot ar to, ka kādam ir varbūt arī toksisks efekts un viņam ir jāvien pēc pirmās cigaretes izpīpēšanas. Bet jaunā paudze, kas saskarās ar šiem te jaunajiem produktiem, vai ne, tā sauktajiem flomasteriem, vai ne? Tātad tas ir priekšmets, kas galīgi nekūp un kurš ir smaržīgs. Un izrādās, ka viņu var arī pīpēt. Un viņam rakstīts virsū ekoloģiskais dūms vai karaliskais dūms, vai ne, un nav nekādas destruktīvas bildītes ar plaušu vēžu fotogrāfijām un tā tālāk. Tā kā tā paudze, kas saskarās ar šiem jaunajiem produktiem, manā skatījumā tur ir vēl pietiekoši daudz visādi izaicinājumu, kas padara sarežģītāku šo te nesākšanas koncepciju. Bet kas šeit varētu palīdzēt, ja mēs par tādām, piemēram, veselīgām autoritātēm runājam? Kognitīvajā līmenī visiem cilvēkiem ir skaidrs, ka smēķēšana ir neveselīga, kaitīga, līdz zināmām vecumam pat nelegāla. Kāpēc cilvēki, tā teikt, netiek galā? Viens ir šī te bioloģiskā pierašana pie šīm substancēm, pie sadegšanas produktiem un viņu straujai apritēja organismā, kas prasa atkal un atkal atjaunot šo vielu koncentrāciju organismā. Un otra lieta ir šie te psiholoģiskie, kaut kādā ziņā psihoneloģiskie faktori, kāpēc cilvēki balstoties, tātad, kas tas ir, emocijas vai autoritātes,
Mūsdienās arī neviena tāda autoritāte neaicina smēķēt. Jā, Čerčils arī aizgājis ir pagātnē ar savu, kas tur viņam bija, cigārs. Jā. Cigārs un viskijs. Arnolds Švarcnegers ir kaut kad jau diezgan sen atpakaļ atteicies no cigāra pīpēšanas ar šo pašu ziņu vēstījumu. Tātad tas nav pareizi, tas nav labi. Un līdz ar to, kur ir tās veselīgās autoritātes, no kurām mēs kā no skolotāja senā paņemsim šo te gudrību un pielīdzināsimies šīm autoritātēm, sekosim viņa aicinājumam. Viens piemērs ir Alans Kars ar savu koncepciju, kurā viņš atkal drusciņi savādāk pagrieza tās pašas vecās lietas, bet atšķirībā no anonīmajiem alkoholiķiem, kas ir šī te grupas terapijas forma, vai anonīmajiem azartspēļu spēlētājiem, Alans Kars ieviesa publisko lepno nesmēķētāju grupu, kur viņi viens otru atbalsta. Alana Kara grāmata ir pārtulkot latviešu valodā, internetā ielādējam, viņu var izlasīt. Un tad viena lieta grāmata, otra lieta mājaslapa, kur pirmajā lapā ir visas, ļoti, ne visas, daudzas šobrīd aktuālas autoritātes, kuriem noteikti jaunā paudze, tā skaitā seko līdz dažādos sociālajos mēdījos, kuras ir lepnas ar to, ka viņas ir šajā pulciņā, grupiņā atmetuši smēķēšanu. Un tur ir arī šie te, sava veida Alana Kara baušļi, vai ne, šie te punkti, 10, ja nemaldos, kā atmest smēķēt, ko darīt, ko respektēt. Tā arī atkal pēc reliģiskajiem kanoniem drusciņi pašpikojot manā izpratnē. Bet, neapšaubām tas strādā, jo ļoti daudziem cilvēkiem šīs te grupu terapijas iespējā izdodas atmest. Ja mēs šim procesam ķeramies klāt jau sarunas veidā, strukturētas sarunas veidā, tad kā tu to iesāc parasti? Būtībā uz pierādījumiem balstīta motivācijas radīšana šobrīd tad tiek risināta pielietojot divas stratēģijas. Tā saucamo 5A stratēģiju. Tad jautāt, ieteikt, novērtēt, atbalstīt un sekot procesam. Ja šīs abreviācijas nāk no angļu valodas, tad ask, advice, assess, assist and arrange. Tad tā ir domāta situācijā, kad cilvēks ir gatavs atmest. Savukārt tie, kas konkrētā brīdī atsakās, viņiem tiek pielietota šī 5R stratēģija. Relevance, risks, rewards, roadblocks, repetition. Ja mēs iztulkojam latviešu valodā, tad mēs uzsveram smēķēšanas atvešanas svarīgumu, būtiskumu. Mēs runājam par šiem riskiem, tad atkal šī motivācijas radīšanas viens no pamat variantiem. Par iegūmiem. Mēs lielā mērā pieskārāmies arī pagājušajā sarunā par šķēršļiem. Tad kas tad traucē, kas tad ir tas moments, kas neļauj? Kādēļ šis pacients, šis cilvēks negrib atmest? Gal galā tas process tiek atkārtots neskaitām skaitu reižu. Tad, kas gal galā var novest pie pozitīvu rezultātu. Un interesanti ir tas, ka, ja mēs šo taktiku, kas aizņem patiesībā dažas minūtes, gan ģimenes ārsta, gan varbūt cita ārsta praksē, būtiski palielina gan to gadījumu skaitu, kad smēķētājs mēģina atmest, apmēram par 24%, un arī reāli atmešanas gadījumus, par 25%. Tad kāda tad varētu būt šī te psiholoģiskā puse šajā te procesā? Arī manā praksē cilvēki primāri vēršās ar šo jautājumu, vēlos atmest smēķēšanu, jā, attiecīgi tātad mums ir jābūt nevis direktīviem, bet atvērtiem uz sarunu raisošiem, lai cilvēks tomēr izklāst visus savus iekšējās šaubas, bažas, automātiskās negatīvās domas, par ko viņam ir pārliecība, par ko viņam nav pārliecība. Tad mēs nemēģinām viņam iestāstīt kaut ko vai ieklārēt, attiecīgi, bet mēs atrodam šos saskars punktus, šo te problēmu, kuru patiesībā var risināt tieši ar smēķēšanas atmešanu. Tātad sasumējot, būtībā tas attiecās uz jebkurām atkarībām, bet beigās tam ir jābūt paša cilvēka lēmumam.
balstoties uz visu šo iepriekšējo motivācijas veidošanās procesu, kurā mēs esam atraduši gan stiprās vietas, kur cilvēks var resursus atrast, gan vājās vietas, par kurām būtu vairāk jāuztraucās un jābažījās, kādā veidā preventīvi to paredzēt un kādu preventīvo taktiku izstrādāt, bet beigās tam jābūt paša cilvēka lēmumam. Ja es gribu atmest smēķēšanu, man ir šī te sistēma, koncepcija, vienalga, kā mēs to saucam, pietiekami skaidri manā galvā, prātā uzzīmējusies. Mans ceļš, jā. Ir atrasts pareizais skolotājs, kurš ir diskusijas veidā palīdzējis šo ceļu atšifrēt, un es esmu gatavs pa viņu iet. Man liekas, ka biežāk cilvēki ar kaut kādām bažām saistībā ar veselību vēršās, ne pie manis, bet tad, kad kaut kas sāk ķermenī signalizēt, ka kaut kas nav kārtībā par kaut kādām konkrētām veselības bažām. Tevis? Tieši tā. Būtībā, ja mēs paskatāmies atkal pētījumus un aptauju rezultātus, tad patiesībā bažas par personīgo veselību tomēr ir tas spēcīgākais motivators. Un interesanti ir tas, ka daudzi smēķētāji viņi skaidri apzinās. Viņi skaidri apzinās, ka smēķēt ir kaitīgi. Viņi skaidri apzinās, ka vajadzētu atmest, bet pat situācijā, kad ir kāda nopietna slimība, ir grūti to izdarīt. Grūti izšķirties par to. Un ir tādi vēl interesanti dati, ka apmēram 80% smēķētāji patiesībā dziļi savā dvēselē domā, ka viņi vispār labāk nebūtu sākuši. Un šeit mums jāmēģina šiem cilvēkiem palīdzēt. Ja? Šeit varbūt šī premium quit programma, ja, šo te individuālo pieeju, viņa ir tā, kas var atrast šo te individuālo momentu. Ja? Piemēram, mēs varam pajautāt, cik tad svarīgi jums ir būt veselam, palikt veselam, ja, lai turpmāk baudītu dzīvi, ja, gan paši, gan būt kopā ar ģimeni vai bērniem vai mazbērniem. Piemēram, kādi ir jūsu ilgtermiņa plāni dzīvē? Ja, kur tad šī veselība varētu būt tas, kas ļautu šos te plānus realizēt un kur smēķēšanas atmešana varētu būtiski uzlabot? Ja. Tad mēs izskaidrojam šos te smēķēšanas riskus. Un atkal individuāli šeit var būt ļoti svarīgi tas, kad mēs atrodam šos saskares punktus gan cilvēka individuālajā dzīves vēsturē. Tad ir, piemēram, akūts miokarda infarkts. Ja. Ir mikroinsultu pārdzīvojuši šis cilvēks, kas viņu nav padarījis galīgi slimu, ja, bet ir bijis tāds moments, signāls dzīvē, ka kaut kas ir jāmaina. Ja. Gan arī ģimenes vēsturē. Man liekas, šeit arī tev ir daži vārdi bilstami. Jā, par to vilšanos un kad dziļi sirdī ir šī te nožēla, vainas sajūta, kad nevajadzēja sākt smēķēt. Jā, šeit mēs nonākam atkal pie emocijām. Tad mēs daudz runājam par prātu, ko mēs ar savu prātu saliekam pa plauktiņam un cik veiksmīgi mēs saliekam pa plauktiņam. Bet daba mums ir devusi emocijas, kas mums palīdz adaptēties dzīvē, virzīties uz pozitīvo, izvairīties no negatīvā, bet šeit kaut kas ir sabojājies tajā sistēmā. Manā izpratnē ar smēķēšanu, ar klasisko tabaks produktu lietošanu, bāziskās pozitīvās emocijas, kāpēc viņas sauc par bāziskajām, tāpēc, ka tās ir monoemocijas. Ja cilvēks ir priecīgs, tad viņš ir vienkārši priecīgs, un bāziskās emocijas ir sajūgts ar mūsu sejas mīmiku, un, piemēram, Āfrikas pigmejs, kurš pirmo reizi ierauga balto cilvēku tūkstnesī, uzreiz saprot, kādas bāziskās emocijas varā viņš ir. Vai viņš ir dusmīgs agresors, vai viņš ir apmaldījies un nelaimīgs izmisis cilvēks, kuram vajadzīga palīdzība. Un smēķēšanas kontekstā bāziskās pozitīvās emocijas, prieks, ieinteresētība, pārsteigums. Man ir baigi grūti viņus atrast šajā procesā, it īpaši starta brīdī, kad cilvēks sāk smēķēt, un tas neizbēgami saistās ar kaut kādām šīm te starta periodu nepatīkamajām sajūtām. Bāziskās pozitīvās emocijas brīnišķīgā veidā aktivizējās, piemēram, atverot pavāra grāmatu. Mēs esam ieraudzījuši kaut kādu interesantu recepti, mums ir schēma, kā viņu realizēt, mums ir šī ieinteresētība to procesu norganizēt, un tad šis pārsteiguma moments un prieks, es dabūju to garšu, ko es gribēju, un tas ir realizējies.
Bet šajā nožēlā un šī bildīte simbolizē savukārt bāziskās negatīvās emocijas, vai ne? Kaut kādu vainas sajūtu, kaut kādu kaunu. Nu, kas tad beigās to bāzisko emociju tāds kokteils cilvēku tur savā varā? Kauns, es nebūšu kārtīgs vecis, ja es nepīpēšu pārtraukumos darba vietā. Bailes, kaut ko, nezinu, kaut kādu statusu pazaudēt, Te tiešām ir jāmēģina saprast katra cilvēka individuālā šī emocionālā emocija, kā lai to pasaka, pakete, vai ne, kas ir viņam šī te aktuālā un kur var arī meklēt šo slēpto pozitīvo potenciālu. Ja tu tiec galā ar šīm emocijām, ar šo vainas apziņu, ar šo kaunu, ar šīm bailēm, ar kaut kādām dusmām, kuras tu mēģini ar cigaretes palīdzību neutralizēt, tad tur ir risinājums arī lielā mērā. Bailes droši vien būs viens no tādiem spēcīgākajiem motivatoriem. Ja? Piemēram, ja mēs skatāmies uz to, cik tad smēķētāji atmet cigarešu smēķēšanu, piemēram, pēc kādas slimības diagnosticēšanas. Ja? Tad signāls, ja, kas varbūt var mainīt visu dzīvi. Nāves bailes. Jā, piemēram, hroniska obstruktīva plaušu slimība, kā smēķētāju viena no biežākajām problēmām. Ja, tie ir apmēram 25%. Mezgls plaušās, es varbūt mazliet detaļās, tad mēs atrodam rengenā vai datortomogrāfijā kaut kādu veidojumu, ja, kas varētu būt plaušu vēzis, ja, kas varbūt pēc tam šī diagnoze netiek apstiprināta, bet jebkurā gadījumā tam cilvēkam ir kāda nedēļa, 2 ilgs, varbūt mēnesis, pat ilgs satraukuma periods, kamēr viņš gaida šos rezultātus. Ja. Tad apmēram 40%. Ja. Jau vēža diagnoze, teiksim, galvas kakla vēzis, tad 45%. Ja. Sirdslēkme, pats miokarda infarkts, apmēram pusi. Plaušu vēzis, ja 60%, ja, diemžēl, ja, kā mēs jau iepriekšējā podkāstā pieminējām, ja, tā ir liela problēma, jo grūti ārstēt šo slimību. Tad, ko vēl varētu izmantot motivēšanai bez tādiem tik radikāliem momentiem? Papildus motivējošie faktori, izņemot šo te personisko veselību, un kamēr vēl nav šie te traģiskie, tiešām tādas reālas nāves bailes izraisošie signāli ieskanējušies, viņi ir jāmeklē, vai ne? Tā pati ģimene, tā pati, teiksim, attiecību koncepcija, kuras ietvaros izveidojot jaunas attiecības, un kādam ir jāpielāgojas. Nesmēķētājs pielāgosies smēķētājam vai tomēr labāk otrādāk, vai ne? Un šīs jaunās pozitīvās attiecības būs papildus faktors, kāpēc es tomēr nesmēķēju, kāpēc es atmetu smēķēšanu. Agrīnajā periodā arī tāds faktors manā dzīvē ir bijis, ka tomēr tas tā kā ir palīdzējis, Militārais dienests to gan sagrāva šo koncepciju, 2 gadu prombūtne. Bet te mēs atkal redzam tās individuālās nianses, kas Tieši tā. katram cilvēkam varētu būt ļoti nozīmīgas un izšķirošas, kas patiesībā padara to procesu veiksmīgu. Un attiecīgi tātad attiecības un ģimenes paplašināšanās un bērnu pasargāšana. Šobrīd taču tiešām neviens nepīpē vedot bērnu uz skolu mašīnā, vai ne? Mašīnās cilvēki pīpē, tas man kaut kā arī iekrīt acīs. Bet ne jau šādā veidā. Un tā pati pasīvā smēķēšana. Tomēr cilvēki arī mājās, iekštelpās nesmēķē. Bet cik es atceros, ir šīs te pasīvās smēķēšanas slēptās nianses vēl. Mēs runājām par to, ka tomēr, vai ne, pat ja tu nepūti dūmus iekštelpās un citi viņus neieelpo pasīvā veidā, tāpat tur ir iespējams zināms kaitīgums. Ja, tad nikotīna koncentrācija smēķētāja mājā vienmēr būs vismaz, es pat nekautrēšos teikt, 100 reizes augstāka nekā nesmēķētāju mājā. Tad būtībā mēs redzam, ka pat it kā lietas, kas liekas pieņemamas, var būt galu galā kaitīgas. Un tad izdarot tādu mazu kopsavilkumu, tad varētu teikt, ka šī atmešana būtu arī kā tāds veids, kā pierādīt savu mīlestību pret tuviem cilvēkiem, pret savu ģimeni,
pret saviem bērniem, ja, un kad tādi notikumi, teiksim, ģimenē, ja, piemēram, bērna piedzimšana, kā pozitīvs moments, ja, jaunas attiecības, ja, atkal kā pozitīvs moments, ja, vai, piemēram, diemžēl tuvu cilvēka nāve smēķēšanas izraisītas slimības dēļ, kā atkal ļoti tāds negatīvs stimulators, ja, varētu ļoti labi palīdzēt. Un ka tu ar savu veselības, tā teikt, koncepcijas pilnveidošanu, smēķēšanas atmešanu demonstrē saviem bērniem, iespējams pat saviem mazbērniem, ka tomēr tu esi gatavs dzīvot ilgāk un veselīgāk un šos veselīgos dzīves gadus pagarināt un būt par atbalstu savām jaunākajām paaudzēm. Jā, tieši tā. Tad man ir bijuši vairāki pacienti, kas vēlās atmest smēķēšanu, ja, kuri ļoti specifiski uztver to, kad kārtīgi uzsmēķējot, ja viņi labāk spēj sakoncentrēties un izpildīt savus tādus ikdienas darba uzdevumus. Kā tev liekas, kā tas nikotīns ietekmē šo te darba spēju uzlabošanos, vai tiešām smēķēšana uzmundrina? Nu, te ir tas motīvs, par kuru mēs runājām pagājušajā reizē, kad tajā brīdī, kad cilvēks ir atjaunojis nikotīna koncentrāciju asinīs, viņš ir kupējis abstinenci, vai šis vārds ir pārāk sarežģīts, tātad ir vielas trūkums organismā, un mēs ieelpojam jaunu vielas porciju, un caur to nomierinamies, un caur to it kā varam labāk koncentrēties. Jā, nu, bet tas ir īstermiņa ieguvums, un pētījumi pierāda pretējo, ka cilvēks atmetot smēķēšanu, tomēr visi šie parametri saistībā gan ar to, kad nav šī te aburtā abstinences sloka, ka tomēr smadzenes tiek labāk apgādātas ar skābekli, kad gan koncentrēšanās spēja uzlabojās, gan šīs te kaut kā, nu tātad atkal tās pašas kognitīvās funkcijas, izpratne, informācijas apstrāde, taisn otrādāk. Ilgtermiņā viņas viennozīmīgi uzlabojās, un cilvēkam rodās motivācija tātad veidot kaut kādu jaunu sistēmu, kādā veidā viņš tiek galā ar tām pašām iepriekšējām stresu izraisošajām situācijām, jaunas koncepcijas, jaunas tehnikas. Jā, protams, tas prasa laiku, jā, nu, piemērs un analoģija ar pārsēšanos pie citas sistēmas automašīnas ar stūri labajā pusē, nevis kreisajā pusē. Un mums pēkšņi ir ikdienas situācijās, kurās mums bija izstrādājies zināms automātisms, jārīkojās kaut kā gandrīz vai spoguļā tēlā, vai ne? Bet, nu, atkal laiks un piestrādāšana neapšaubām dod šo iespēju uztrenēt šīs te lietas. Nenotiek zibenīgi, ir grūti, ir izaicinājums, bet nu, tas ir iespējams. Tad būtībā mēs it kā atgriežamies tajā savā normālajā psiholoģiskajā, psihiskajā un fiziskajā stāvoklī, kas prasa zināmu laiku, bet tad mēs būtībā kļūstam paši par sevi. Nu, tieši tā. Kad būtībā tā nikotīna atkarība un šī smēķēšana, ja, viņa rada šo emocionālo nestabilitāti. Ja, un maldīga sajūta, maldīgs uzskats, ka smēķēšana nomierina. Ja, tieši otrādi, ja, tad process ir pretējs. Nu, diemžēl šis paradoxālais moments eksistē, jā. Nu, labi, gadās, ka cilvēki tātad to dara, un tas rezultāts īsti nav tāds, kā vēlētos. Neizdodās šo jauno koncepciju izveidot, vai šī jaunā koncepcija nestrādā, un nu, tad atkal iemesls ir pāanalizēt dziļāk, vai tam apakšā neslēpjas kaut kāda maskētā depresija, vai kaut kādi hroniski jau ar trauksmī saistītie traucējumi. Un tā tad sanāk ļoti labi, priecājamies, nesanāk, mēs meklējam cēloni, kāpēc nesanāk, kāpēc neizdodas. Būtībā sakārtojot šo fizioloģiju, ja mēs tās problēmas atrisinām. Ir iespēja to atrisināt. Nepieciešamības gadījumos, par ko mēs arī, protams, varam parunāt, var izmantot farmakoterapiju, tos pašus antidepresantus, kas ir ar konkrētu indikāciju, konkrētu pielietošanas garumu, tieši smēķēšanas atmešanas programmu ietvaros, un ilgus gadus šie medikamenti tiek lietoti kā palīga līdzeklis, lai atmestu smēķēšanu.
Un šeit arī patiesībā ļoti svarīgs moments ir tas, kā smēķēšanas atmešana var ietekmēt cilvēku pašapziņu. Ja tā būtībā ir atkarība. Ja, tu nespēji kontrolēt situāciju. Tu esi atkarīgs no tās vēlmes uzņemt atkārtot nikotīnu un attiecīgi atmetot. Ja, cilvēks ir varbūt lepna būtne. Ja. Neatkarība ir svarīga lieta. Ja. Tad tu ne tikai atmet smēķēšanu, bet iegūsti arī neatkarību. Tu no situācijas, ka tu šo procesu nevari kontrolēt, vai tas notiek grūti, ja, tad tu spēj kontrolēt situāciju. Būtībā jūs sāc kontrolēt savu dienu, jo patiesībā bieži vien jau tā diena cilvēkam ir lielā mērā saistīta ar to atkārtoto nikotīnu uzņemšanu, ka apmēram reizi 2 stundās, ja kaut kur ir jāiet ārā, jāmeklē kaut kāda vieta, jo bieži vien tas ir kaut kāds stikla būris, ja, kurā cilvēki ieiet iekšā un lidostā, ja, nāk garām viens aiz otru. Tieši tā, gan ceļojot. Es vienmēr skatos, kas tie tādi tur iekšā ir, kas to dara. Ja. Jā, arī relatīvi nesen pievērs uzmanību vienu savvaļas dzīvnieku vārdā nosauktajam stikla būrim, jā, kur cilvēki, diemžēl ir spiesti, jā, es nezinu, kā cilvēks var būt lepns sēžot tajā būrī ar to, ka viņš tajā būrī ir. Šie te tādi drusciņi devalvējošie aspekti neapšaubām tur iekšā ir, vai ne? Skaidrs, ka smēķētāji ir šīs te milzīgās industrijas, barības ķēdes apakšējais posms. Bez lietotājiem tā visa sarežģītā ķēde, ražošana, loģistika, piegāde, tirdzniecība, viņa sabruktu, vai ne? Ja tu esi, tā teikt, mierā ar šo barības ķēdes apakšējā posma dzīvi, žēl, bēdīgi. Būtībā smēķēšanas atmešana būtu tāda lieta, tāds process, tāds panākums dzīvē, ja, ar kuru varētu cilvēks lepoties. Ja. Viens varbūt no lielākajiem sasniegumiem dzīvē. Un arī šeit tad mēs redzam, kad ir iespēja atrast, ja, to pieeju, to individuālo pieeju, ar ko arī izceļās mūsu Premium Quit smēķēšanas atmešanas programma. Ja, tad mēs mēģinām tomēr saistīt šo atmešanu, ja, ar personīgām cilvēku vērtībām, ja, kuras var būt ļoti dažādas. Ja, tie pacienti patiesībā ļoti interesanti, tad, kad par katru atsevišķi tu iedomājies, ja, tad vienam ir šī koncentrēšanās problēma, citam ir radušās bažas par veselību, ja, un jau ir vairākas slimības iemantotas. Ja. Citam, ja, tas ir varbūt saistīts ar kaut kādiem sabiedriskiem rituāliem. Kā, piemēram, man vienmēr ir paticis atcerēties vienu jaunu dāmu, ja, kura, kad viņai saka, varbūt jums vajadzētu atmest smēķēšanu, viņa saka, bet kā? Es tik skaisti, ja, šādā veidā turu rokā cigareti un kustinu roku. Ja. Šeit kaut kādas pozitīvās emocijas, jā, bet šeit ir tas, viltus koncepcijas moments, vai ne, kaut kas no pagātnes, tāds tomēr savā mērā arhaiska koncepcija, jā, cigarete iemutī un tā tālāk, vai ne. Tas, ka tas, diemžēl, viennozīmīgi atstāja veidu uz visu organismu, tā skaitā uz sejas ādas kvalitāti, un mēs par kājām te pagājušo reizīti runājām, to cilvēku prāts kaut kādu kognitīvu izstumi pazaudē, vai ne, tiecoties pēc kaut kā, kas ir viltus standarts. Kādā no nākošajiem podkastiem, es domāju, mēs noteikti runāsim par šo te kosmētisko aspektu, ja, par novecošanu, par dzīvildzi, ja, par visiem šiem te momentiem. Nauda varētu būt, domāju, ļoti labs motivators, vai ne? Viņa noteikti ir iesaistīta, jā. Tad, ja mēs uz tādiem makroekonomiskiem cipariem paskatāmies, būtībā slimības, ja, ko izraisa cigarešu smēķēšana, nosaka to, ka apmēram 10 līdz 15%
pasaulē veselības aprūpas budžeta tiek tērēti šo slimību ārstēšanai. Eiropas Savienībā tie būs apmēram vairāk 10 miljārdi eiro, vai arī vairāk kā triljons Amerikas dolāru visā pasaulē. Parasti vienmēr saka, ka tādi cipari maz ko individuāli cilvēkam nozīmē. Īpaši triljons vai miljards, tad varbūt tāds prātam neatprotams lielums. Protams, būtiskākais jautājums, cik tas izmaksā pašam smēķētājiem. Labi, ka tomēr no visiem šiem nodokļiem, akcīzes nodokļiem, tā nauda atgriežas un tiek tērēta, lai risinātu sekas, vai ne? Bet noteikti man liekas, ka varētu arī daudz vairāk reinvestēt, vai ne? Profilaksēji tīpaši no akcīzes nodokļa. Pašas cigaretes kā vērtība, viņas taču, jebkurš var uzdot mākslīgajam intelektam jautājumu, kādas ir cigarešu ražošanas izmaksas, un man viņš atbildēja, ka tie būtībā ir pusotrs cents, pāris centi par cigareti. Un līdz ar to viss tas pārējais, viss tā sarežģītā ķēde, par ko mēs te runājām, vai ne, viņa tomēr, ir ļoti pelnoša. Uz kā rēķina? Uz mūsu rēķina, uz lietotāju rēķina, pareizāk sakot. Un tā konkrētie cipari tajā tabulā sanāca, tad rēķinoties, ka viena cigarešu paciņa izmaksā lietotājiem ap 7 eiro. Latvijā. Latvijā, tieši Eiropā vairāk, noteikti, Kad tā tabula? Tu savilk tos ciparus, Māri. Tad, ja mums izmaksas dienā būs apmēram varbūt šie 7, varbūt 10 eiro tādam kaislīgākam smēķētājam, tad mēs varam pareizināt, cik tas izmaksā mēnesī, 210, varbūt 300 eiro. Gadā jau tas pārvēršās tūkstošos, un ja mēs skatāmies ilgtermiņā, tad tie apmēram ir, tā aptuveni rēķinot, apmēram 150, 140, maksimumā, 50,000 eiro 40 gadu laikā. Ja mēs paskatāmies, piemēram, uz šīm te elektroniskajām cigaretēm, uz veipiem, patiesībā es biju pārsteigts, viņas izmaksā lētāk, lai gan šeit arī ir daudz zemūdens akmeņi. Tas viss atkarīgs no tā individuālā veipotāja. Pirmkārt, daļa no viņiem joprojām turpina smēķēt cigaretes, līdz ar to tas ekonomiskais ieguvums tur nav nekāds. Daļa no viņiem, izmantojot dažādas aromātus un garšas, tad smēķēs ievērojami vairāk, bieži vien, nekā parastās cigaretes. Un cik es zinu, arī kaut ko pērk un paši individuāli uzpilda, nepērk oriģinālos produktus, bet kaut ko improvizē, un tā skaitā palielina risku dabūt ļoti negatīvas sekas. Tieši tā. Amerikas Savienoto Valstu piemērs, ar tā saucamām smagajām, nopietnajām intersticiālajām plaušu slimībām. Tad pirmās Trumpa prezidentūras laikā tad ir tipisks piemērs. Bet, ja mēs salīdzinām ar atmešanas palīgu līdzekļiem, tad šeit ir redzams neapšaubāms šis te ekonomiskais iegūms. Es te pareiķināju, ja mums ir apmēram 1 līdz 5 eiro dienā, tas pats antidepresants, nikotīna aizstāja terapija, tie būs 30–150 eiro apmēram mēnesī. Ja mēs atkal šajā 40 gadu griezumā skatāmies, tad šī summa atšķirībā no pirmām 2 pozīcijām būtiski nepalielinās, jo tas bieži vien ir vienreizējs ieguldījums. Tieši tā, starta kapitāls, kurš pēc tam tālāk vairs netiek tērēts, jo cilvēks ir pārvarējis šo problēmu. Tad, ja mums ir apmēram 100 līdz 3000, ja mēs tā hipotētiski domātu par atkārtotiem mēģinājumiem atmest, izmēģinot šos te palīgu līdzekļus, es pareiķināju, dārgākajā versijā apmēram 16 reizes mēs varētu šo te smēķēšanas atmešanas kursu iziet. Jā. Līdz ar to veidojās finansu kapitāls tādam sava veida. Nav jāvēršās pie kādas leasing kompānijas vai bankas, bet mums ir veselības leasings, kurā mums uzrodās 200–300 eiro, kurus mēs varam investēt, kaut vai savā personiskā automobīļa
Vairāku personisku automobīļu. Ko mēs varam nopirkt par 50 līdz 140 tūkstošiem eiro. Jā. Šobrīd šeit Pasapņojot, jā, vai tas ir jauns E-klases Mercedes vai pat lietots elektriskais Porsche ar burvīgiem sarkaniem sēdekļiem. Noformulēt mērķi, ko es gribu sasniegt, darot visu šo te procesu, veidojot šo koncepciju. Arī mērķi formulējums ir ļoti svarīgs. Un, ja viņš ļoti konkrēts un iegūstams, tas ir vēl papildus motivators, lai turētos pie koncepcijas. Mēs atkal atsaucam atmiņā tos laikus, kas bija pirms 1991. gada. Es atceros, tur gan tas bija par alkoholiķiem runa, ka tu taču esi Volgu izčurājis aiz stūra, lietot šo te alkoholu. Jā. Šeit arī. Jā, visās atkarībās šie te faktori ir klātesoši. Jā. Un patiesībā tā tabula ir nepilnīga, jo mums būtu jāliek klāt vēl viena ļoti būtiska sastāvdaļa šai tabulai. Tās izmaksas, kas nāk pēc tam. Ja, tad, ja mēs atmetam līdz 30 gadiem, tad tas kaitējums uz veselību mums ir praktiski minimāls. Ja, līdz 40 gadiem jau rodās pirmās problēmas, bet arī lielā mērā tā veselība tiek saglabāta. Un tālāk, jo ilgāk šis cilvēks smēķē, jo mums šīs veselības problēmas sāk, varētu teikt, tādā ģeometriskā progresijā pieaugt. Atceramies par šīm 11 minūtēm, ko no dzīves, var teikt, noņem viena cigarete. Un šeit varbūt ir vēl viena tabula smēķēšanas izmaksas dzīves laikā kopā ar šīm netiešajām izmaksām ilgtermiņā. Ja. Tad sanāk cigaretes izmaksas ļoti augstas, ietekme uz veselību neapšaubāmi negatīva. Jā, un tad kopējais vērtējums tad būtu vissliktākais iznākums. Ja mēs ņemam atmešanu, tad mums ir zemas īslaicīgas izmaksas, ja mums ir maksimāls iegūms attiecībā uz veselību, ja, un kas būtībā būtu pozicionējums kā vislabākais risinājums, pat neskatoties uz to, cik daudz mēs iztērējam. Ja, šajā gadījumā šo te atmešanas palīgu līdzekļu vai varbūt smēķēšanas atmešanas programmas rēķinu. Un cilvēki jau maz aizdomājas par to, ko veselības aprūpes sistēma investē tālāk jau gan nodrošinot valsts apmaksātos medikamentus, HOPS ārstēšanā, obstruktīvās plaušu slimības vai kur vēl tālāk, ko līdz ir jau nepieciešama kaut kāda asinsvadu ķirurģija vai kaut kāda cita veida ķirurģija. Šīs izmaksas tomēr, tur ir tie triljoni, vai ne? Vai ārkārtīgi dārga ķimioterapija, piemēram. Diemžēl, jā. Vai, valstīs, kas ir bagātas, piemēram, plaušu vai sirds transplantācija. Kur ir jau kosmiskas izmaksas. Jā, kaut kur sociālajos tīklos visādi sarkastiski joki, protams, cirkulē, vai ne, un tad viens no tiem variantiem ir cigaretes ir kā vāveres. Tās ir pilnīgi nekaitīgas, līdz tu ieliec vienu mutē un piešķil uguni. Tātad, sasumējot, vēlreiz uzsvērsim to, ka nekad nav par vēlu atmest. Un ja tomēr ir iezagusies kādam smēķētājam šī doma par ģimeni, par personīgo veselību, par potenciālu Porsche ar sarkaniem sēdekļiem, 20, 30, 40 gadu griezumā, tad tas ir tas brīdis, kad varētu realizēt šo te procesu un ķerties pie cigarešu smēķēšanas atmešanas. Tad, ja kāds no šiem te šodien mūsu podkastā apspriestajiem scenārijiem ir, kā saka, tūs jūsu sirdī, tad lūdzu dodamies uz priekšu.